Laipni lūdzam 3. modulī izpratne par Agile metodoloģiju. Iedziļinoties Agile pasaulē, sagatavojieties atklāt šīs metodoloģijas pārveidojošo spēku. Pasaulē, kurā pārmaiņas ir vienīgais nemainīgais izaicinājums, ar kurām saskaras sociālie uzņēmumi, ar tradicionālām vadības pieejām, lai to risinātu, vairs nepietiek. Šodien mēs turpinām ceļojumu, lai atklātu, kā Agile metodoloģija, kas sākotnēji tika izstrādāta tehnoloģiju nozarē, maina veidu, kā sociālie uzņēmumi risina sarežģītās problēmas. Apskatīsim stāstu par Emiju, Benu un Lizu. 3 ambiciozas personības, kuras cenšas pacelt savu sociālo uzņēmumu jaunos augstumos. Viņi nenojauš, ka jaunā metodoloģija būs viņu bākuguns šajā transformējošajā stāstā. Mēs esam nenogurstoši strādājuši pie sava sociālā uzņēmuma projekta, bet šķiet, ka mēs nevirzāmies uz priekšu. Pasaulē ir vajadzīgs mūsu risinājums, un mēs nevaram atļauties gaidīt ilgāk. Esmu dzirdējis par Agile metodi. Tā nav paredzēta tikai tehnoloģijām, vai ne? Vai tā varētu mums palīdzēt? Es arī esmu par to lasījusi. Agile ir saistīta ar pielāgošanās spēju un fokusēšanos uz klientiem. Varbūt tas var mums noderēt. Agile ir radīts programmatūras izstrādes pasaulē. Tā bija tādu tehnoloģiju entuziastu kā Džons ideja. Džons ticēja pielāgošanās spējai, sadarbībai un klientu atsauksmēm. Mums jāizmanto Agile. Tā vietā, lai plānotu gadiem, izveidosim kaut ko nelielu, pārbaudīsim un pielāgosimies. Mūsu klienti mūs vadīs. Atgriežoties tagadnē, mēs atrodam Emiju, Benu un Lizu, kas iegrimuši izglītojošā darbnīcā par Agile metodiku. Laipni lūgti. Agile pamatā ir 4 pamatvērtības. Personas un miedarbība saistībā ar procesiem un rīkiem. Darba risinājumi, izmantojot visaptverošu dokumentāciju, klientu sadarbība, pārunās un reaģēšana uz izmaiņām, ievērojot plānu. Tātad, tas viss ir saistīts ar cilvēkiem, darba produktiem, klientu iesaistīšanu un pielāgošanās spēju. Tieši tā. Tagad iedziļināsimies Agile principos. Izveidosim nelielu mūsu risinājumu prototipu un saņemsim atsauksmes no mūsu mērķa kopienas. Mēs varam sadalīt savu projektu mazākos pārvaldāmos uzdevumos un noteiktiem prioritāti, pamatojoties uz to, kas ir visvērtīgākais mūsu misijai. Mums būs īsas, regulāras sanāksmes, lai pārskatītu progresu un vajadzības gadījumā pielāgotu mūsu stratēģiju. Agile domāšanas veids ir caurstrāvojis viņu dzīvi. Viņi ir iemācījušies pieņemt pārmaiņas, novērtēt sadarbību un noteikt prioritāti tam, kas patiešām ir svarīgs. Agile ir mainījis mūsu pieeju. Mēs panākam reālu ietekmi ātrāk nekā mēs jebkad domājām, ka tas varētu būt iespējams. Mūsu risinājums ir attīstījies, pamatojoties uz reālām atsauksmēm, padarot to vēl efektīvāku. Un mūsu komanda ir vairāk motivēta nekā jebkad agrāk, jo viņi redz sava darba tiešo ietekmi. Gadu vēlāk viņu projekts uzplaukst, pārtop par plaukstošu iniciatīvu. Mēs neesam tehnoloģiju eksperti, taču Agile ir devis mums rīkus, lai efektīvi virzītu pārmaiņas mūsu sociālajā uzņēmumā. Nebaidieties eksperimentēt, pielāgoties un ieklausīties savā sabiedrībā. Agile ir paredzēts ikvienam. Aptveriet Agile domāšanas veidu, un jūs varat mainīt pasauli. Viņu ceļojums iedvesmo citus sociālos uzņēmumus pieņemt Agile principus un kopā viņi veido ceļu uz ietekmīgām pārmaiņām. Agile ir iemācījis mums redzēt neveiksmes kā izaugsmes iespējas. Mēs varam paklupt, bet mēs turpinām virzīties uz priekšu. Nākotnē, kurā sociālie uzņēmumi izmanto Agile metodoloģijas, iespējas radīt ilgstošas, nozīmīgas pārmaiņas ir neierobežotas, un pasaulē, kuru raksturo straujas pārmaiņas un sarežģīti sociālie jautājumi, Agile metodoloģija piedāvā virzību uz priekšu. Jaunieši, piemēram, Emija, Bens un Liza, mums ir parādījuši, ka Agile domāšanas veids var pārveidot sociālos uzņēmumus un veicināt nozīmīgas pārmaiņas, kas ietekmē dzīvi un kopienas. Jūs esat bijis šī ievērojamā ceļojuma dalībnieks, un lai jūsu sapņi piepildās ar Agile palīdzību, kā ar Emiju, Benam un Lizai. Paldies, ka pievienojāties mums!